Māja pie ezera ar zemes gabalu par dzīvokļa cenu. Izklausās intriģējoši, vai ne? Ja jau sen sapņoju par savu māju, bet domāju, ka Rīga tas ir maz ticams vai nav iespējams, pagaidiet, man šķiet, ka es varēšu jūs pārsteigt. Es pati par šo vietu agrāk neko nezināju. Dzirdat? Es arī nē. Te ir neticami kluss. Nav pilsētas sajūtas, lai gan līdz Rīgas centram ir tikai dažas minūtes. Vēl viena šī rajona īpašība, gandrīz visas mājas ir būvētas vienotā arhitektūras stilā. Tāpēc visa apkārtne izskatās harmoniska un mājīga. Nav tas sajūtas, ka katrs būvējis, ko vien gribējis. Un vēl viena priekšrocība – pirmā līnija pie Ķīšezera. Tas nozīmē, ka jūsu mājas priekšā jauna apbūve vairs nebūs iespējama. Viens no lielākajiem zemes gabaliem šajā rajonā. Zeme ir 906 kvadrātmetri. Pati māja ir 104 kvadrātmetri. Māja sastāv no 5 istabām, no 6 istabām. Viena sanmezgla un virtuves. Bet, kāpēc es teicu no 5 istabām? Jo es jau atradu vienu istabu, kuru var pārtaisīt par vēl vienu smuku sanmezglu 2. stāvā. To es jums parādīšu. Šobrīd uz zemes gabala atrodas arī šķūnis. Pēc vēlmes, protams, teritoriju var pārkārtot savām vajadzībām. Te var izbūvēt gan garāžu, te var iekārtot smuku dārzu, te var uzbūvēt pirti un pārtaisīt šķūni. Daudz iespējas realizēt savus domas, sapņus, vēlmes un tā. Māja ir nomainīts jumts kaut kur 4 gadus atpakaļ. Durvis, jaunas durvis, stikla pakaļ logi, diezgan kārtīgas trepes. Jā, ir jaunas pat. Diezgan jaunas. Paskatieties, šī ir klusāka telpa šajā mājā. Te varētu iekārtot skaistu guļamistabu. Paskatieties bildē, kā ir piedāvāts. Šī ir tā istaba, kuru man šķiet varētu pārtaisīt par vēl vienu guļamistabu. Vannas istabu. Jā, te es redzu, ka varētu būt vanna, izlietas, spogulīts, skats uz ezeru šiem paskatieties. Paskatieties, cik iespaidīgi šī māja izskatītos, piemēram, vācu stilā. Pēc remonta būs grūti noticēt, ka tā joprojām ir Rīga. Jā, mājai ir nepieciešams kapitālais remonts, bet tieši tāpēc šobrīd tai mājai ir tik pievilcīga cena. Mūsdienās reti var atrast īpašumu, kur par pārasta dzīvokļa cenu iespējams iegādāties gandrīz 1000 kvadrātmetru zemes savu māju vienā no klusākajām vietām Rīgā. Šādi īpašumi tirgu nonāk ļoti reti. Tos iegādājas nevis tādus, kādi tie ir šodien, bet gan tādus, kādi tie var kļūt. Un pēc kvalitatīvas renovācijas ar šādām mājām cilvēki parasti vairs nevēlas šķirties. Ja šajā mājā saskatījāt savu nākotnes māju vietu, neatlieciet apskati, zvaniet man!